Esiet sveicināti šajā video. Mans vārds ir Vita Solo, un šajā video pastāstīšu vairāk par to, kā biznesa psiholoģijas zināšanas var palīdzēt augt sociālajos tīklos. Tātad mums ir jāsaprot, ka psiholoģija vispārīgi ir zinātne, kas pēta cilvēka iekšējo būtību. Tātad domas, uztveri, domāšanu, atmiņu, izpratni, interpretāciju un tā tālāk. Ja? Tātad visus šos te kognitīvos procesus. Un tieši tajā brīdī patiesībā, kad mēs spējam komunicēt ar savu auditoriju, attīstoties online biznesā un sociālajos tīklos, kad mēs spējam efektīvi komunicēt ar savu auditoriju, tieši tad mēs visātrāk varam nonākt pie vēlamajiem rezultātiem. Tātad kādi ir vēlamie rezultāti? Vēlamie rezultāti tavā pusē noteikti, ja tu attīsties sociālajos tīklos un savā online biznesā, tātad ir aizsniegt maksimāli lielu auditoriju un palīdzēt šiem te cilvēkiem, kā jau to dara tavs produkts vai pakalpojums. Ja? Tātad iegūt pēc iespējas vairāk klientu, kuriem tu varētu palīdzēt. Un tātad tiem cilvēkiem, kas tev seko un kas skatās līdzi, tātad arī ir vēlme iegūt no tevis kaut kādu vērtību, ja? Kā tu vari viņiem palīdzēt. Un tātad šis galvenais uzdevums ir satikties tev ar tavu mērķa auditoriju. Un tieši psiholoģija palīdz saprast, kas tad ir šīs auditorijas vajadzības un kā tu vislabāk tās vari aizpildīt, lai viņiem palīdzētu. Ja? Tātad savā ziņā ielīst šī cilvēka galvā un saprast, kas ir tas, ko viņš meklē. Uz kādiem jautājumiem tas meklē atbildes, kādas problēmas tas risina, ar kādām problēmām tas varētu saskarties un kā tavs bizness, tas, ko tu dari, var cilvēkam palīdzēt atrisināt šīs problēmas, kā tas var palīdzēt viņam justies labāk, ja, un dzīvot kvalitatīvāk. Vienalga, kādā nozarē un kādā sfērā tu darbotos. Tev ir jāsaprot, par ko domā tavs klients un ko tas vēlās. Ja? Un savukārt klienti nāk pie tevis tur, kur tie patiesībā jūtās saprasti. Ja? Tātad, ja tu spēj radīt cilvēkam šo sajūtu, ka es tevi saprotu, es zinu, par ko tu domā, es zinu, ar kādām grūtībām tu saskaries, es zinu, kas ar tevi patiesībā notiek, tas paaugstina uzticamību tev kā ekspertam, tev kā brandam, jo parāda, ka tātad tu pārzini to, ko tu dari. Tu parādi savu ekspertīzi un savu profesionalitāti tajā, ar ko tu nodarbojies. Tāpēc, ka tu runā vienā valodā ar savu auditoriju un savu klientu. Ja? Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kas tad ir otrā pusē. Šeit mēs jau runājam par komunikācijas mākslu un komunikācijas prasmēm patiesībā. Ja? Arī tātad par to, kā es spēju nodot informāciju, kā es spēju komunicēt un aiznest to līdz šai otrai pusē. Šīs prasmes noderēs patiesībā jebkurās attiecībās. Ja? Veiksmīga, efektīva komunikācija, spēja sarunāties ar otru pusi, ar otru cilvēku, jeb ar cilvēkiem, kas tad ir tava šī auditorija. Tātad, kas ir jāmācās? Ja? Ir jāmācās, ka komunikācija, principā, mums ir divvirzienu ceļš. Ja? Tātad komunikācija ir divvirzienu ceļš. Tas nozīmē gan runāt un nodot informāciju, gan vēl jo vairāk tātad sadzirdēt un saprast, kas notiek otrā pusē. Nevis man liekas, ka es tevi saprotu, bet es patiešām tevi saprotu, es tevi sadzirdēju, es zinu, ar ko tu šobrīd saskaries, un es zinu, kā vislabāk tev palīdzēt. Ja? Tieši par to arī šeit ir tas stāsts. Tāpēc ir svarīgi arī pārzināt savu auditoriju, saprast, ar ko tā saskarās, kādi ir tās galvenie jautājumi, kas ir tie jautājumi, par kuriem cilvēks domā, ejot gulēt. Ja? Pirms aizmigšanas, kādus jautājumus tas risina savā prātā, par ko tas domā. Un tad, kad tu to zini un vari iekāpt šī klienta ādā, kad tu vari izjust to, tad tu vari arī komunicēt, nodot savu informāciju tam saprotamā valodā. Un tieši tad cilvēks jūtās saprasts.
Un tad, kad cilvēks jūtās saprasts, tad cilvēks arī vairāk uzticās. Un tad, kad cilvēks vairāk uzticās, ir daudz lielāka iespējamība, ka tas arī atstāja tev savu naudu un kļūst par tavu klientu. Un tas ir tas, uz kā balstās tavs online bizness, vai ne? Tas ir tas, ko tu vēlies, lai maksimāli daudz palīdzētu citiem cilvēkiem. Tieši tāpēc es aicinu vērst uzmanību uz to, kā tu pasniedz informāciju, kā tu runā un kā tu komunicē un kā tu pārzini to, kā tavs bizness sastopās ar tavas mērķa auditorijas vajadzībām. Un, protams, arī tas, kā tu pasniedz šo informāciju, cik strukturēti tu to vari nodot tālāk, kā tu runā, kā tu pārzini savus atslēgas vārdus. Tātad katrā biznesā arī būs šie savi atslēgas vārdi, kuriem pievērst uzmanību, ja, kas būs svarīgi tavai auditorijai. Plus, protams, arī svarīgs faktors vēlreiz, ja, kā mēs pārzinām savu auditoriju, kā mēs to iepazīstam. Tātad tieši komunicējot ar tiem, mēs ieklausamies un sadzirdam, par ko tad tie runā, kas tad tiem sāp, ja, patiesībā, kas tiem ir svarīgi, un tur mēs sadzirdam šos galvenos atslēgas vārdus. Tātad svarīgi, ja, nevis izdomājam, man liekas, ka tas varētu būt svarīgi, bet tiešām sadzirdam un saprotam. Un tieši caur to mēs ceļam arī to savu brenda efektivitāti, unikalitāti. Caur to, ka es tevi sadzirdēju un es tev piedāvāju šo te risinājumu. Ja? Tāpēc es arī gribētu teikt, ka šī psiholoģija ir tātad stāsts gan par to, kas notiek otrā pusē, izprotot, ja, otras puses vajadzības, šajā gadījumā savas auditorijas vajadzības, gan arī par tavu psiholoģiju. Cik mierīgi, lēnprātīgi tu spēj sadzirdēt, saklausīt, analizēt, pēc tam interpretēt un pasniegt, lai satiktos ar auditorijas vajadzībām. Ja? Un tas ir šis stāsts par psiholoģiju, lai tu varētu kārtīgi izanalizēt savu biznesu, lai tu varētu saprast, kas ir svarīgākie punkti, uz kuriem likt uzsvaru, kas ir svarīgākie atslēgas vārdi, kuriem pievērst uzmanību. Ja? Tā tad ir ļoti svarīgi ieklausīties un pēc tam nodot tālāk, runāt vienā valodā. Tātad psiholoģijā mēs bieži runājam arī par šo spoguļošanu. Ja? Tātad mēs varam spoguļot arī caur šo komunikāciju. Ja? Tātad parādīt, ka es tevi sapratu un ka es tevi sadzirdēju, atspoguļojot un atdodot tev atpakaļ to, ko tu man teici. Ja? Tātad es tevi sadzirdēju un tad reku šeit, lūdzu, ir arī manis piedāvātais risinājums, kur, protams, tu parādi un pastāsti, kā tieši tas palīdzēs. Tātad tas, kas interesēs tavai auditorijai otrā pusē, ir, kā tieši tas palīdzēs un kā tas palīdzēs tieši man. Ja? Tātad, lai veicinātu šo uzticamību, attiecīgi tātad stāsti un rādi par procesu, par to, ko tu dari, kā tu to dari, jo tuvāk tu vari pielaist sev klāt caur sociālajiem tīkliem, ja? Un parādīt to, kā tas viss notiekās un kā tas viss darbojās, tas, ko tu dari. Ja? Jo lielāka būs šī uzticamība. Un, protams, vienmēr atcerēties arī par mērķi. Par mērķi, kāpēc tu dari to, ko tu dari. Ja? Arī šeit ir tava psiholoģija noturēt fokusu uz to, kāpēc tu vispār nāc sociālajos tīklos un par ko tev tur ir jārunā. Jo tātad viena kļūda, ar ko es bieži atkal saskaros, strādājot ar saviem klientiem, ir tas, ka tātad tie rada sociālos tīklus ar mērķi kaut ko pārdot. Tad apakšmērķis ir pārdot. Bet tiek likti pilnīgi neatbilstoši posti, tātad vizuālie attēli, teksti, video, kas vispār neatbilst tam, ko tu dari. Ja? Tātad pilnīgi cits stāsts. Tad te ir jautājums, kāpēc tu dari to, ko tu dari. Ja? Tātad katru reizi ievietojot tātad publikāciju savos sociālajos tīklos, tev ir jāatcerās, kāpēc tu dari to, ko tu dari. Un vai šis, ko es šobrīd daru, kaut kādā veidā
palīdzēs manai auditorijai, dos kaut kādu vērtību un sastapsies ar tās vajadzībām. Ja nē, tad pajautā sev vēlreiz, kāpēc es daru to, ko es daru. Ja? Tātad kāds ir mans mērķis, kāpēc es vispār vadu savus sociālos tīklus, kāpēc es ar šo nodarbojos. Tad, kad tu atbildēsi sev uz šo jautājumu katru dienu, tad, kad tu strādā, kad tu publicē sociālajos tīklos, kad tu rīkojies, tad tev būs vieglāk noturēt fokusu un pieturēties pie plāna, lai rīkotos atbilstoši mērķa auditorijas vajadzībām. Ja? Tāpēc padomā arī pierakst pie sevis atzīmē, kāpēc es daru to, ko es daru, un kā to izdarīt vislabāk. Tātad, kā vislabāk sastapties ar savas mērķa auditorijas vajadzībām. Un jau šī video iesākumā iepriekš es arī izskaidroju un pastāstīju, kas ir tie galvenie punkti, kam pievērst uzmanību. Ja? Kā iekļūt savas auditorijas prātā un sastapties ar tās vajadzībām. Noteikti arī pielieto un izmanto to savā ikdienā, veidojot savus sociālos tīklus. Atstāj laiku šim te video, ja tev šis bija noderīgi. Piesako manam profilam un tiekamies jau nākamajos video. Bet, ja tu vēlies būt kopienā un vidē, kas visi dodās uz savu izaugsmu attīstību un vairāk mācīties par biznesa psiholoģiju, tad pievienojies arī Vita Solo online biznesa klubam. Tā ir lieliski iespēja pacelt savus sociālos tīklus nākamajā līmenī.